Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien daudz vietu pasaulē tika ziņots par plašiem informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības traucējumiem. Tie ietekmēja aviosabiedrības, medijus un bankas. Microsoft paziņoja, ka veids pasākumus, lai mazinātu to ietekmi, un brīdināja, ka lietotājiem var neizdoties piekļūt daļai no Microsoft lietotnēm un pakalpojumiem. Lielbritānijā par problēmām ziņoja dzelzceļa kompānijas, Sky News nespēja raidīt tiešraidē, bija traucēta Londonas biržas interneta vietnes darbība. ASV lielākās aviokompānijas, tajā skaitā United, Delta un American Airlines, apturēja avioreisus. Arī Berlīnes Brandenburgas lidosta tehnisku problēmu dēļ šorīt atcēla visus avioreisus. Arī Amsterdamas Šipholas lidosta, viena no lielākajām Eiropā, ziņoja par globālajiem IT traucējumiem, kas ietekmējuši arī Eindhovenas lidostu, aviosabiedrību Transavia un KLM darbību, kā arī Nīderlandes slimnīcas. Par problēmām IT sistēmās ziņoja arī Edinburgas lidosta un Spānijas lidostas, Austrālijā Sidnejas lidosta, kur veidojās garas pasažieru rindas. Nedaudz vēlāk, pamatojoties uz savu kiberdrošības dienestu secinājumiem, Vācijas valdība paziņoja, ka traucējumus izraisīs kļūdains kiberdrošības uzņēmuma CrowdStrike programmatūras atjauninājums, un nekas neliecina par iespējamu kiberuzbrukumu. Šodien militārajā bāzē Kadagā uzsākt dienestu ieradās Valsts aizsardzības dienesta šā gada jūlija iesaukuma karavīri, starp kuriem pirmo reizi ir nevien brīvprātīgi pieteikušies, bet arī obligāti iesauktie jaunieši. Ar privāto transportu atbraukušos jauniešus uz dienestu pavadīja radinieki, bet daļa jauniešu ieradās ar armijas autobusu un dienēt devās bez radinieku atvadām pie bāzes vārtiem. Pēc reģistrācijas jaunieši tika sadalīti pa vienībām un devās uz jaunajām mītnes vietām. Pirms tam bija jāatbrīvojas no aizliegtiem priekšmetiem, alkohola, apreibinošām vielām vai pašaizsardzībai paredzētiem priekšmetiem. Aiz bāzes vārtiem jauniesaukto mantas pārbaudīja kinologi ar suņiem. Vakar Daugavpili apmeklēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Viņa tikās ar Daugavpils mēru Andreju Elksniņu un citiem pašvaldības pārstāvjiem, apsprieda ūdens saimniecības un siltumtīklu infrastruktūras attīstību, reģionālo pasažieru pārvadājumu izmaksu indeksāciju, apmeklēja SIA Pulsar optikas ražošanas ēku Višķu ielā 21F un stropu aktīvās atpūtas zonu. Viens no svarīgākajiem plānotajiem projektiem, par kuru tika runāts vizītes laikā, ir lielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai. Līdz 2024. gada 26. novembrim pašvaldība plāno iesniegt CFLA projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā. Projekta mērķis – atjaunot lielā Stropu ezera krasta zaļo infrastruktūru, uzlabot meliorācijas sistēmas, labiekārtot teritoriju, ierīkot apgaismojumu, tāpat izbūvēt piebraucamos ceļus, izveidot pludmales un pastaigu takas, uzstādīt video novērošanu un atjaunot meliorāciju. Ministre atzina, ka Daugavpils pašvaldība veiksmīgi izmanto dažādus investīciju avotus, lai attīstītu uzņēmējdarbību savā pilsētā, un uz Radio Alise Plus jautājumu par to, ko tad viņas vadītā ministrija spēj un gatavojas reāli darīt Latgales un Daugavpils attīstībai, teica tā. Tas, kas ir mūsu ministrijas pārziņā, ir vairākas Eiropas Savienības struktūra fondu programmas, kuras mēs administrējam, un viena no šīm programmām ir tieši uzņēmējdarbības atbalstam. Un tā ir no dažādiem finanšu instrumentiem, no Eiropas Savienības finansējuma, un šī uzņēmējdarbības atbalsta programma tā veiksmīgi Latgalē darbojās, un tāpēc mēs šādu programmu esam paredzējuši arī šajā plānošanas periodā, paredzēsim arī nākamajā, un ja būs iespēja kādā citā programmā finansējums varbūt netiks apgūts, tad mēs pārvirzīsim šo finansējumu tieši uz programmu uzņēmējdarbības atbalstam, jo darba vietas, tas ir ļoti būtisks faktors, lai šeit cilvēki paliktu, lai viņi šeit gribētu dzīvot. Vēl bez šī uzņēmējdarbības faktora mūsu ministrijas pārziņā arī ir programmas, kuras ir vērstas uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu, un šobrīd viesojoties uzņēmumā Pulsar, mēs sadzirdējām no uzņēmuma vadības, ka viņiem ir ļoti svarīgi, lai tajā vietā, kur viņiem ir uzņēmums, šajā gadījumā Daugavpilī, būtu labas skolas, labi bērnu dārzi, labi kultūras centri, skaisti koncerti, pasākumi, atpūtas vietas, labi iekārtoti ezera krasti un tam līdzīgi, jo viņi uzskata, ka, lai piesaistītu cilvēkus, mūsdienās vairs nepietiek tikai ar labi atalgotu darbu, tev ir vajadzīga arī šī publiskā infrastruktūra, un arī par šādām programmām ir atbildīga mūsu ministrija, un arī mēs tādas inicijējam, un arī pašvaldību
pašvaldībām pēc tam ir iespēja uz tām pieteikties. Papildus tām arī, kas vēl ir mūsu ministrijas pārziņā, tas ir programmas, kas ir saistīts un vērsts uz klimata pārmaiņu mazināšanu, dažādu arī infrastruktūras objektu, zaļo zonu veidošana, koki vairāk pilsētu vidē un tam līdzīgi projekti, kas arī kopumā varbūt nav tieši atbalsts ražošanai un uzņēmējdarbībai, bet kopumā ietekmē to vidi un rada viņu tādu labvēlīgāku dzīvei. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.